Laikā, kad lielākā daļa skolēnu bauda pelnīto vasaras brīvlaiku, Latvijas izlasē iekļautie jaunieši un juniori gatavojās pasaules čempionātam spēku trīscīņā. Netrenētam cilvēkam svari, ar kuriem dienā sporta zālē strādā jaunieši, šķiet neticami smagi. Smagākajos vingrinājumos tie sasniedz pat 3 centnerus un vairāk, taču tikai šādi trenējoties var cerēt uz labiem rezultātiem sacensībās. Treneri uzstādījumi ir labi nostartēti. Man pašam no sevis gribētos aizbraukt un tiešām parādīt savu ieguldīto darbu, ko es esmu darījis mājās, un parādīt to visiem. Un tad arī būs labi starti. Valmierā vismaz diezgan populāri ir trīscīņa, jo daudz cilvēku nāk uz zāli tieši spēku pasauli. Skolā, es domāju, kad 70% zinu, apmēram saprot no čaļiem. Motivācija, tas vienkārši tā iegājies, ka tu bez tā vairāk nevar iztikt. Tas jau tavā dzīvē ir iegājis iekšā, jo man jau 5. gads iet, un motivācija bija sākumā tur bišķiņu uztrenēt muskuļus lielāks, bet tagad jau tas kā pieredums ir, un ir patīkami uzvarēt. Tā arī tā motivācija galvenā, ka citiem arī prieks un gandarījums trenerim un vecākiem. Spēka trīscīņa ir straujāk augošais smagatlētikas sporta veids Latvijā. Pašlaik tas apvieno 2000 reģistrētu atlētu. Pēdējos gados vērojams kāpums arī rezultātos un sasniegumos. Mūsu labākie smagatlēti ir konkurētspējīgi pat pasaules līmenī, ko pērn apliecināja valmierietis Matīs Spēčs, izcīnot pasaules čempionu titulu. Viņu sev izvirzītie mērķi gan ir vēl augstāki. Pasaules rekords kaut kur vismaz, visticamāk, ka pietupienā junioru vismaz. Tas ir 400 kg vajadzētu pieturties, bet man ir 4 gadu laika vēl, jau 3, gan jau. Tāpat kā jebkurā sporta veidā, arī spēka trīscīņā sasniegumu nāk ar smagu darbu, disciplīnu un atsacīšanos no nakts klubu dzīves. Pērn pasaules čempionātā izcīnīta 8. vieta. Imantam Sokolovam kalpoja par labu motivāciju treniņos šogad. Pieredze tiešām bija vērtīga. Tas tomēr nav ne Latvijas čempionāts, ne sētas mačs. Tur es sapratu to, ka vajag gatavoties daudz nopietnāk, ka tur nevar aizbraukt tāpat vien, ja grib sasniegt kāds rezultātus. Tā kā šogad jāmēģina vēlreiz. Jāņa Steļmaks sasniegumi ir uzskatāms piemērs tam, ko iespējams paveikt ar smagu darbu laba treneru vadībā. Akcents it kā tiek likts uz spiešanas čempionātu. Arī trīsciņā galvenais rezultāts tiks sasniegts spiešanā, es tā ceru, labākais. Kas ir tas, ko tu pats esi izvirzījis mērķis? Mērķis uzspiest vismaz 200 kg būt trīniekā. Kopā Latvijas izlasē septembra sākumā Francijā startēs 6 Latvijas sportisti.